Pagājušajā nedēļā, kopš es biju vienā vietā, kas reāli maina dzīves, un tas bija smagi. Tā bija cīņa par dzīvību un nāvi, un beigās dabūju apskaidrību, tādu kā Budas apskaidrību vai Kristus apziņu. Nezinu, kā viņu nosaukt, kā jūtu tikai pilnīgu mieru, pārliecību, mīlestību pret sevi un pret apkārtējiem. Un tad es sapratu vienu lietu, kāds ir mūsu dzīves uzdevums. Un tas ļoti vienkārši izrādās. Kā man to parādīja, tad tev ir divas iespējas. Vai nu būt indē vai svētībai. Iedomājies, kā koks, ozols lauka vidū. Viņiem ir saknes un lapas. Un tu esi tas stumbrs, kas stāv uz zemes. Smel spēkus no saviem senčiem, no pagātnes. Un vienlaicīgi dod tos spēkus tālāk, turpinājumam savam nākotnēm. Tām paudzēm, kas nāks pēc tevīm. Un arī tās nākotnes paudzes lapas, tās arī saņem saules enerģiju un baro saknes. Tajā momentā sapratu, ka mēs esam kopēja sistēma un mums kā stumbram, mēs dotajā momentā, katrs no mums esam savienotāji posms, tā kā smilšu pulkstenī starp pagātni un nākotni. Un tad jautājums paliek, ko tu no šīs pasaules, no apkārtnes, kas tu apkārt iedod šai pasaulē, vai tu saindēsi sevi, līdz ar to tu saindēsi visu koku, vai arī tu dosi svētību sev un līdz ar to svētību visam kokam. Un jā, tā bija interesanta pieredze, kā jau teicu, uz dzīvu un nāvi. Paldies Dievam kontrolētos apstākļos. Un tā kā nostājies viens pats pret sevīm, un kad nav tev vairs nekā, nav ne ķermeņa, nekāda kociņa, kur pieturēties. Ir tikai kaut kāda mistiska telpa, kur tu atrodies, ka tu nezini, kāds izskaties, ka tu nezini, kā vispār izskatās cilvēki, ka nezini, kā izskatās pasaule. Un tajā momentā jautājums, kad tu ieraugi kādu sūlu dzīvo, it kā, ka tev visu laiku uzbrauc visu nāves bailes, kas tagad notiks, vai tu atgriezīsies vai nē. Nāk visi tie nododījumi, ko esi darījis, visi pārmetumi, ko tu esi darījis vai tevi darījuši. Tas viss nāk ārā. Tajā momentā tu esi pilnīgi viens. Tava galva, tās domas, kas ir tevī, tikai vienīgi domas. Tu esi tikai vienīgi doma. Nav nekā, nav ķermeņa, nav nekādas pieķīša, kur pieķerties. Un tas ir ekstrēmi. Tas tiešām ir ekstrēmi. Es nebiju iedomājies, ka tas varētu būt tik ekstrēmi. Jā, ja tas vēl kāds stundām. Un vienlaicīgi apzinies un sadzirdi visu to, kas notiek reālajā šajā materiālajā pasaulē, kur apkārt ir gan smiekli, gan vaidi. Un tev kā visu laiku ir kārdinājums tam visam sekot līdzi. Bet tajā pašā laikā, kad tu koncentrējies uz kaut ko ārējo, vienlaicīgi tu saindē sevi, uzreiz tu aizēji kaut ko projām, uzreiz sāc kaut ko jautāt, analizēt, un beigās viss tu esi nosis no ceļa. Un tā ir tā lielākā atziņa, ko es guvu šajā interesantajā piedzīvojumā.
Un tad es sapratu, ka jautājums ļoti vienkāršs. Kas tu esi? Inde vai svētība? Padomā par to. Padomā par to. Jo tagad es saprotu, kā jūtās tie cilvēki, kas mirst un kas ir taisījuši nepatikšanos šeit dzīvē, un tajā momentā, kad viņi nonāk tur, tad tiešām tās ir mokas. Jā, bet labā ziņa ir tāda, ka to visu var novērst. To visu var novērst, un es to māku novērst. Man parādīja, kā to novērst, kā ir jāstrādā. Jā, un tad, kad ieraugi to spēku, kas var nākt tev no senčiem, no pagātnes, un arī tas spēks, kas nāk no nākotnes, cik tas nebūtu jocīgi, tad arī nākotne mūsu pēcteči formē mūs tādus, kādus mēs esam šodien, jo mēs esam noslēgtā sistēmā. Mēs nekur nevaram aizbēgt no šī matriksa. Mēs nekur nevaram izbēgt. Zivs arī nevar dzīvot ārpus akvārija. Un katru no mums uzdevums ir atcerēt šo jautājumu. Inde vai svētība sev un savējiem. Jā. Iespaidīgi. Tā kā meistars mednis@gmail.com pieraksties uz bezmaksas konsultāciju, parādīšu, izdarīšu, un tas īstenībā tavs galvenais dzīves uzdevums. Priekš sevīm. Pirmkārt, priekš sevīm tas jāizdara. Pieraksties.